Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Mani sauc Toms Kasensk, un šoreiz atkal. Ķersimies pie darba. Vai esat kādreiz dzirdējuši izteicienu French Click? Tas ir vienkārša un efektīva sistēma dažādu priekšmetu piekāšanai pie sienas. Ķīļveida savienojums ļauj vieglu uzstādīšanu un tikpat vienkāršu demontāžu, tāpēc šo sistēmu izmanto ne tikai mēbeļu pastāvīgai piekāšanai, bet arī paneļos mainīgai instrumentu, rīku un piedarumu piekāšanai. Tieši darbnīcā. Unimax piedāvājumā jūs atradīsiet vairākus rūpnieciski ražotus piekaramos paneļus, piemēram, leģendāro Mars perforēto sienu rāķienu, kurus var pēc vajadzības ievietot daudzos caurumos. Plāksnē ir arī atveres atslēgas caurumu formā, alternatīvai piekāšanas metodē, piemēram, izmantojot skrūvju vai skrūvju galvas. Izmantošana ir ļoti mainīga un īpaši āķi vai drīzāk tapas. Ir ideāli piemēroti noteikta veida instrumentu un piedarumu piekāšanai. Plāksne tiek montēta pie sienas. Otrs veids ir piekaramais panelis, kas paredzēts montāžai uz darba virsmas. Tas sastāv no divu veidu plāksnēm un diviem plauktiem. Viena no plāksnēm ir sadarīga ar šķurteres 10 stiprinājumu sistēmu ar 38 mm atveru attālumu. Savukārt otra plāksne kalpo uzglabāšanas kastu piekāšanai. Bet kā mēs, tehniskie entuziasti, mēdzam teikt, nav tāda piekaramā sistēma, kas patiktu visiem, un tāpēc Unimax saprata, kad es nolēmu darbnīcu papildināt ar paša izgatavotu paneli, izmantojot tieši French Click sistēmu. Atsevišķus elementus jūs varat izgatavot tieši pēc savām vēlmēm un jebkurā laikā pievienot jebkuru plauktu, kasti vai turētāju, pēc pasūtījuma. Ko jums būs nepieciešams? Saplāksnes MDF vai, piemēram, OSB plāksni. Es izmantoju plāksni ar biezumu 12 mm. Ja jums darbnīcā nav daudz vietas, jūs to varat uzreiz piestiprināt pie sienas un turpināt montāžu vertikālā stāvoklī. Tagad ir nepieciešams izgatavot līsti ar vienu malu nogrieztu 45 grādu leņķī, kas tiks piestiprināta pie plāksnes regulāros attālumos. Es izvēlējos attālumu 150 mm. Lai ievērotu attālumus, ir labi uz plāksnes. Iezīmēt latu pozīcijas. Līstes varat zāģēt uz galda zāģa, vispirms sazāģējot sloksnes atbilstošā platumā un pēc tam tās garaniski pārgriežot ar disku, kas ir nolikts 45 grādu leņķī. Tādējādi iegūstot uzreiz divas līstes. Šī metode ir ātra, jo vispirms veicat visus perpendikulāros griezumus un pēc tam uzreiz visus slīpos griezumus. Otra iespēja ir iegremdējamais zāģis ar vadotnes līsti. Šajā gadījumā ir nepieciešams mainīt perpendikulāros griezumus un griezumus ar slīpu, bet zāģu pārveidošana uz atsevišķām pozīcijām ir vienkārša un ātra. Un man tas bija piemērots iegansts, lai pārbaudītu iegremdējumu zāģu Triton TS 1400. Es pasūtīju te vadotnes līsti ar garumu 1500 mm, jūs to redzat aiz manis, bet varat izvēlēties arī telpu talpošāku variantu, kas sastāv no divām līstēm, kas ir tikai 700 mm garas, un tās tiek piegādātas pārī ar atbilstošiem savienojuma elementiem. Īsās līstes ir kompaktākas un atsevišķi praktiskākas šķērsgriezumiem. Zāģis nav no vieglākajiem, tas sver 5 veselu 40 kg, bet ņemot vērā, ka tas ir paredzēts griešanai ar vadotnes līsti, pa kuru tas pārvietojas pa slīdošajām vismām, tas nav tik liela problēma. 54 mm griezuma dziļums tiek norādīts griešanai ar līsti, kas atņem dažus milimetrus, tāpēc maksimālai griezuma dziļumam. Vadiet zāģi tieši pa apstrādājamo materiālu, tad varēsiet sasniegt līdz pat 60 mm. Šajā gadījumā jūs varat vadīt zāģi gar kādu līsti vai izmantot papildus paralēlo vadotni. Gar apstrādājumā materiālu taisno malu. Lai piestiprinātu vadlīniju pie apstrādājumā materiāla, tiek izmantotas skavas, kas ir sadarīgas arī ar citu ražotāju vadlīniju. Piemēram, šīs ir skavas Makita vadlīnija, un tās der. Triton savām vadlīnijām piedāvā arī vienrocīgas bīdāmās skavas. Šauru apstrādājumo materiālu pārgriešanu uz pusē. Nav gluži piemērots uzdevums iegremdējumiem zāģiem. Pakāpeniskai šauru līstu nogriešanai no lielas plāksnes tas ir kā radīts. Primāri tā ir paredzēta plākšņu materiālu formātēšanai, kad ir vieglāk manipulēt ar mazu zāģi nekā ar lielu apstrādājumo materiālu. Pateicoties perfekti taisnai vadlīnijai, ar to var arī tā saucami apzāģēt materiālu ar nelīdzinām malām. Un paralēlu griezumu pēc tam var veikt uz galda zāģi gar paralēlo lineālu. Un kā zāģi nosaukums liecina, tas ir paredzēts arī iegremdētiem griezumiem materiāla virsmā. Salīdzinot ar parasto rokas ripzāģi, kur parasti saucam par muffolu, tam ir priekšrocība, ka disks var izvirzīties līdz iepriekš iestatītam dziļumam un automātiski atgriezties atpakaļ aizsargā. Zāģi tādējādi var droši novietot uz galda. Disks izvirzās tikai pēc bloķēšanas. Atbloķēšanas. Atzīmes uz aizsarga norāda, cik tālu pilnībā izvirzītais disks var nogriezt. Salīdzinot ar muffolu, putekļu nosūkšana parasti ir efektīvāka, jo disks ir daudz labāk aizsargāts. Zāģim ir arī priekšgriezuma funkcija, kad disks izvirzās tikai apmēram 2 mm zem vadotnes līmeņa.
Ar šo iestatījumu jūs tīri pārgriezīsiet sagatavas visējo slāni, tādējādi turpmākajā dziļajā griezumā. Nebūs tik liela materiāla izšķelšanās. Triton tests. 1400 negriež tikai perpendikulāri, bet arī leņķī, un tas ir diapazonā. No -1 līdz +48 grādiem. Diemžēl tam nav atduras visbiežāk izmantotajiem leņķiem, un arī galējās pozīcijas vajag. Skalas nav pilnīgi precīzas, tāpēc patiešām precīzai iestatīšanai ir nepieciešams izmantot leņķmēru. Ir vērts pieminēt apgriezienu regulēšanu diapazonā no 2 līdz 5000 minūtē, kas ļauj iestatīt piemērotu diska perifēro ātrumu arī materiāliem, kas citādi pie pilniem apgriezieniem deg vai kustu. Bet atpakaļ pie darba. Līstes man ir sagrieztas, tāpēc es izurkšu caurumus skrūvēm, ideāli arī ar padziļu. Skrūves nav tik daudz paredzētas līstu piestiprināšanai pie plāksnes, bet vairāk to fiksēšanai līmēšanas laikā. Un pēc līmes nožūšanas var sākt piekārt plauktus, kastes un turētājus. Kādas jūs izgatavosiet un kur tās novietosiet, ir tikai jūsu ziņā. Paneli ar French klieta sistēmu ļauj jums pielāgot atsevišķus elementus, un visu paneli tieši atbilstoši jūsu vajadzības. Tas kļūst par ideālu papildinājumu rūpnieciski ražotām sistēmām. Katram no tiem ir savas priekšrocības un kārtīgā darbnīca. Jūs izmantosiet pilnīgi visus. Atcerieties arī, ka vertikālās uzglabāšanas vietas ir daudz pārskatāmākas. Un galvenokārt, ka lietas, kas atrodas uz sienas, netraucē uz grīdas vai uz galvu. Man atkal bija prieks un, ja arī jums, lūdzu dodiet mums liki un abonējiet. Ja vēl uzklikšķināsiet uz zvaniņu, jūs būsiet pirmais, kas uzzinās par katru jauno video no Unimax darbnīcas. Mēs arī priecājamies par jūsu konstruktīviem komentāriem vai jautājumiem. Saites uz visiem produktiem atradīsiet kā parasti aprakstā zem video. Un es jau tagad gaidu tikšanos nākamajā video.